Tā, es kristu nevaru. Mātēs. Janvāra beigās robežiem pāri vēlās eksperimenta vilnis. Reģistrējot konkursa komandu, varēja tikai minēt, ka tieši Zibens-Zipšņi kļūs par labāko Rīgas reģionā un izcīnīs tiesības piedalīties lielajā finālā LNT tiešraidē 12. maijā. Ņemam Zoro! Tas Zibens, jā. Davai, ņemam Zoro. Man jau gribās vairāk tādi elektriskāki nosaukumi. Ar elektrību saistītāki. Zibenzeļi varētu? Jā, kāpēc ne? Davai zibenzeļi. Kas par zibenzeļi? Nē, pieraksti. Sarakstam, cik vien varam izdomāt, un tad... Vēl kādi varianti? Zipšņi? Raksti Zipšņi. Ir pagājuši 3 mēneši, un brīdi pirms fināla viņi ir noguruši, bet laimīgi. Tas mirklis bija ļoti pārsteidzošs. Es līdz pēdējiem brīdim neticēju. Un jau klases biedri stāstīja, audzinātāji stāstīja, bet es nespēju noticēt. Bet, kad skolotāji, fizikas skolotāji pienāca pie mums, tad bija tā gandarījuma sajūta. Manuprāt, mēs esam pelnījuši būt finālā, jo mēs esam strādājuši gan sestdienās un svētdienās, gan arī līdz vēliem vakariem. Citreiz nav pieticis laiks kādiem skolas mājas darbiem, bet skolotājs ir bijušas ļoti labas un atlaidušas nedaudz. Eksperimentu dienas ir bijušas diezgan smagas. Man jau tiešām bija domā teikties. Tas ļoti grūti bija, bet cik mēs esam tikuši. Ja šāda izdevība gadītos vēlreiz, viņi nešaubītos nemirkli. Protams, ka piekrist, jo šis bija varbūt tās grūts laiks, bet tomēr patīkams. Patīkami bija dzirdēt, ka mēs tur esam pirmie. Bija drīzāk tāds uz priekšu, es gribu, mēs to darīsim, mēs cīnīsimies uz pirmo vietu. Mūsu mērķis ir uzvarēt, cīnīties par pirmo vietu, ceļojumu. Lai mums līdz finālam ir jāpadara ļoti, ļoti daudzas lietas. Mums ir jāmācās vēl daudz un dikti un jāmācās daudz. Robi diži mums varbūt neteiksim, ka ir, bet mums viss kopumā jāmācās. Es teikšu, ka viss no jauna, tur vairāk par loģiskā domāšanu, vairāk laikam jātīsti būt. Ir bijusi jauna pieredze gan filmēties, gan arī fizikas uzdevums dažādas. Esam reiķinājuši, kas nav gluži no 9. klases vielas, bet jau krietni grūtāki. Pēc tam fizikas stundās viegli. Kur mūsu fizikas skolotāji? Čau, mammu! Kiks arī skatās TV. Kur tā foršā meitene no pagājušā gada fināla. Viens no robežu komandas vienotājiem bija radošais uzdevums. Ar lielu jautrību un aizrautību nofilmētas idejas, kas varētu palīdzēt skursteņslauķu darbā. Sākumā jau mēs intervējām skursteņslauķi. Tas bija amats, par kuru mēs gribējām kādu uzlabot viņu lietu. Un tad mēs izdomājām tos uzlabojumus. Arī viņus veicām. Protams, izveidojām maketu un filmējām. Es biju filmētājs. Pirmais, ko mēs ievietojam skurstenī, tas ir sensors, kas tiek pieslēgts mūsu datubāzei, datoram, un kas ziņo par sodrēju uzkrāšanos skurstenī. Es iemācījos labāk sadarboties ar citiem skolēniem, censties vairāk un iemācījos ziedāt vairāk brīvo laiku kaut kam svarīgam. Finālā es ticu, ka būs ļoti, ļoti cīva cīņa, jo komandas jau stāsta, ka ir ļoti stipras. Manuprāt, vissvarīgākais finālā būs gribas spēks, mērķtiecība, sadarbība. Galvenais jau mums mācīt vienam otru sadarboties, nekas panikā kādās situācijās, krīzes tādās. Mēs esam ļoti radoši, ir arī ļoti gudri cilvēki. Pārstrādes radošums, tieši radošums mums
mēs esam pateikti labi. Svarīgākais ir sastrādāties, palīdzēt vienam otram, jo papildināt vienam otru. Katrā ziņā, lai uzvar tas labākais. Nu, saki. Nē, saki tu. Nu, saki. Nu, nē, labāk tu. Nu, labi. 3, 4. Zinātniski stilīgi! Jelgavas komandas 6. elements visu eksperimenta laiku bija viena no līderiem. Tomēr rezultāti ik pa laikam mainījās, un Zemgales labākās komandas gods nāca kā zibens no skaidrām debesīm. Es biju ļoti pārsteigta, jo iepriekšējās 4 dienas bija stāvējis savādāks rezultāts, jo bija izlikt tikai uzdevuma punkti, un tas nebija tik skaisti, cik tas bija pēc tam. Un tad, kad mums klasē ienāca mācību daļa, lai to pateiktu, vienkārši emocijas. Vau, ejam svinēt. Un viņi aizgāja svinēt, bet tas ne, jo es biju slima. Mans pienākums bija risināt, uzturēt komandas garu un vienkārši palīdzēt schēmas visvairāk pat. Tas bija tas interesantākais. Mēs būsim ļoti noskaņoti uz augstākajiem rezultātiem. Mēs noteikti tieksimies pēc visaugstākā, bet, protams, mēs arī saprotam to, ka mēs esam cilvēki, mēs viens otru atbalstīsim un viens otram visu mūžu nepieminēsim kādu kļūdu. Grāmatas jāpastāsta, tikai jāatkārto viela un visas tās formulas, tā lai finālā būtu tikai vieglāk. Jāpaspēj izlasīt abas fizikas grāmatas, 8. un 9. klases. Jāizdomā kaut kādi eksperimenti, kaut kas tam līdzīgs, jānoskatās iepriekšējo gadu raidījumu. Dienas grāmatas, ko mēs no tā varam mācīties. Neslēdz vēl iekšā. Kurš būs tas ģēnijs, kas turēs burku? Es, ja? Šiņiem. Tā. 3, 2. Atkal viņš uzsprāda. Nu, spied. Kāpēc mums nav sprādziens? Jā, pirmo reizi bija labāk. Mēs esam radoši, smieklīgi. Daži no mums ir arī gudri. Tā, es domāju, ar to pietiek. Loģiski, ka mēs uzvarēsim. Tāpēc, ka mēs uzvarēsim.